Labrīt no rītiņa. Es esmu Jānis Vingris. Šis čalīts ir mans dēls Miķels Vingris. Viņš arī Latvijas čempions šahā bērniem vecuma grupā līdz 8 gadiem. Šodien ir 1. jūnijas, un mēs dodamies uz Minsku, uz Baltkrieviju, uz pasaules rapida un blica šaha čempionātu bērniem. Tātad ātrs šahs. Braucot autobusā uz pasaules čempionātu šahā, viņi, protams, spēlē šahu. В этом здании лежат все белорусские деньги. Dear participants of the championship, parents of future champions, dear arbiters and guests of our opening ceremony, we are very happy to welcome in our wonderful city of Minsk. With rapid rules, so with the first illegal move, the player will lose the game. So please be very careful. With the first illegal move, the player will lose the game. We are ready to start the round, the first round. I would like to wish to everybody good luck. So please press your clocks. Spēlētāji pacēluši rokas. Tas iespējams ir, ka spēle ir beigusies, tikai es nezinu kādu rezultātu. Jā, viņi kārto figūriņas, tas nozīmē, ka spēle beigusies, un tagad jāgaida Miķelis, lai uzzinātu, kāds ir rezultāts pirmai spēlē. Tikai nevar saprast, priecīgs vai bēdīgs. Īkšķis gaisā. Kā? Miķis uzvarēja pirmo spēli. Viņš nepamanīja vienu gājienu. Viņš nepamanīja matu vienā gājienā. Matu vienā viņš nepamanīja? Jā. Viņam nebija izsāsmīt. Tā paldies bija mans, jā? Jā, vienā pusīt. Viņš viņam tā. Man ir tikai dāma bišķi.
aizsargā kalpo karaļa Franka Miška, un viņam vainas karalis un dāma jau iet uzbrukumā. Nu, ir jau uzbrukumā. Karalis, viņam karalis man iet uzbrukumā arī. Viņš upurē laini, es situ, un viņš tur gandrīz ir mats, un viņš pats nefinē to banderiet. Es viņam nebija jēgas upurēt, viņam bija bēr, ka es ieskriešu dāmā. Man jau bija 2 gājumieši dāmā. Neiespējams gaiņas. Kas? Pretniekam bija neiespējams gaiņas? Jā, bet viņam tāpat bija tur tonis un figūras. Un arī zaudē pozīciju. Uzvarēji? Jā. Uzvarēji? Jā, es uzvarēju. Ko tas tiesnesis beigās teica? Viņš teica, ka pašās beigās man bija maz laika. Jā. Un viņš teica, lai es kārtīgi atliek figūras. Родители, пожалуйста, покидаем игровую площадку. На трибуну, еще раз напоминаю, допускаются лица только с аккредитацией. После начала тура сейчас пройдет волонтер, проверит у всех аккредитацию. Пожалуйста. Please start your groups. Пожалуйста, начинаем 5-й тур. No 5? 5. Jo tonis bija ieslodzīts. Viņš nevarēja to tikt ārā. Mans tonis iet prom un aizsargā banderi, tad viņš nosiet to banderi, man ir sliktāk. Zaudēji. Kā, Mikal? Zvarēji? Es redzēju, tu dāmā iegāji, ja? Es ilgi māku. Brīdis pirms pēdējās kārtas. Šie pirmie 3 galdiņi. 1, 2, 3. Pie 3. sēž Miķels. Starp šiem 3 galdiņiem tiks noskaidroti medaļnieki. Ja Miķels uzvarēs, viņš pasaules čempionātā tiks pie kādas medaļas. Ja zaudēs, tad diemžēl nē. Please start your groups. Мы начинаем, пожалуйста, черные включают часы белым. Митить, Это лучше медаль. Tā. Šodien ir 3. diena Minskā. Esam ieradušies Minskā. Vakar aizvakar notika rapida sacensības, kurās Miķels Vingris izcīnīja 3. vietu. Отлично. Sveiciens. Отлично. Jā. Улыбай, smile. Well, let me show me. My name is Eugene Potemkin. Apbalvošana būs šodien 5, bet pirms tam
šodien vēl notiks blica, ja pavisam ātrā šaha sacensības, kurās šie jaunie džekiņi un jaunās džekinītes spēlēs pavisam ātru šahu. 5 minūšu apdomas laiks katram. Agnes, kā tev gāja pirmie spēlē? Uzvarēji, malacis. Turies, ja? Miklis Vigris from Latvia. Miķelis 3. vietas iegūšanu ir nolēms atzīmēt ar ripināšanos pa zāli. Kā bija? Labi? Vēl?